Dāmas un kungi, esiet sveicināti atpakaļ pēc pusdienu pauzes. Mēs esam sadaļā pasūtītāji jebšu klienti un šeit sanākuši diskutēt par to, kādā virzienā attīstīties būvniecības kvalitātei valstī un kontrolei. Ir ieradušies tieši valsts un valsts iestāžu, kā arī pašvaldību pārstāvji. Jurģis Rasa, Ventspils pilsētas domas būvniecības administratīvās inspekcijas vadītājs, šeit, jā, cienīt un godāt. Baiba Vītoliņa, patērētāja tiesībā aizsardzības centra direktore. Aivars Siliņš, valsts nekustamā īpašuma attīstības pārvaldes būvprocesa daļas vadītājs. Labdien! Sveicināti! Jānis Lāčaunieks, Domos NCH grupa, būvniecības direktors. Un, protams, arī mūsu ārvalstu eksperts no Igaunijas, kurš beigās iedos arī savu spriedumu par to, kādā virzienā mūsu domas iet un varbūt iegūs arī kaut ko aizvest mājās. Raigo. Ļoti jauki. Mēs kaut kur izslēdzās projektors, atmodās atkal. Principā mūsu šī pēcpusdienas saruna tiek balstīta uz 3 pētījumu kopsavilkumiem. Pētījumu kopsavilkumi ir arī jūsu mapītēs pieejami. Viens ir konkurences padomes atzinums par pēdējā laikā notiekošo būvniecības nozarē. Tāpatās Finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienesta slēdziens par nozari aktuālākie un jaunākie dati, kā arī, protams, būvniecības valsts kontrolas biroja pašu veiktais pētījums par iespējamām korekcijām nozarē. Visi 3 ir kopsavilkumi un esence ir atrodami jūsu mapītēs pilnās versijas. Būs pēc konferences pieejams būvniecības valsts kontrolas biroja droši vien un arī konferences mājaslapās. Un attiecīgi mūsu pārstāvjiem ar tādu lielo domu un vīziju, kas ir tas, ko vajadzētu uzlabot, kas ir tas, ko vajadzētu mainīt, tieši no jūsu institūcijas viedokļa. Mēs paralēli centīsimies atbildēt uz 3 jautājumiem, kā kopsumā attīstīt uzņēmējdarbības vidi, samazināt ēnu ekonomiku, kā stiprināt konkurētspēju, palielināt mūsu eksporta kapacitāti, protams, arī būvniecības nozarē, un kā palielināt būvkonstrukciju kvalitāti un drošību, lai tā atbilst mūsdienīgiem arī izaicinājumiem. Bet, kā jums teicu, mēģinam turēt to šauri savas nozares skatu punktā, jo tas interesantākais ir, ka no katra no jums beigās es mēģināšos paņemt kādas 3 rekomendācijas, ko vajadzētu mainīt, un tad beigās mēs apkoposim ar blakus telpas rekomendācijām, un beigās sanāks gana plaša aina, ko iedot Jurijam Spiridonovam. Ļoti labi. Sāksim ar kādā secībā mums pašiem ir izvēle. Es domāju, sāksim ar jums, Jurģi. Jā? Jūs esat ar mieru? Ir kaut kāds... Par visiem 3 jautājumiem. Mēs varam, jums kopsumā ir 10 minūtes katram, ko izteikties, un tad mēs diskutēsim. Jā, iepšu atbildēsim uz jautājumiem no zāles. Es jums mudinātu pagriezt mazliet mikrofonu uz savu pusi un justies viscaur brīvam, kā jau brīvā valstī. Nu jā, tātad labdien. Pirmais, ko gribētu pateikt, ir tas, ka pirmie 2 jautājumi nav mans kompetences jautājumi. Ja es pārstāvu būvniecības administratīvā inspekciju, būvinspekciju respektīvi. Un mans jautājums varētu būt tas, kas ir par būvi kvalitāti un drošību. Šī gadījumā faktiski mēs apskatām jauno būvniecības likumu un no to izrietošos normatīvos aktus, noteikumus un tam līdzīgas jautājumus. Un šeit jāsaka tas, ka mums kā būvvaldei faktiski ļoti liels problēmas šobrīd sagādā jaunais regulējums, kurš paredz ļoti daudz administratīvā procesa tieši būvvaldēs. Tātad dokumentu apjoms ir pieaudzis diezgan ievērojami, kas attiecīgi esošo štatu ietvaros mums liedz vai atstāja mazāk laika praktisku būvdarbu pārbaudei. Tātad inspekcijas objektu apmeklējumiem, konstatējot kaut kādus būtisks, nebūtisks pārkāpumus vai konstatējot, ka būvdarbi tiek veikti atbilstoši projektam. Tas ir tas, kas ir pirmkārt ir pieaudzis būvvaldēm. Runājot par pašu regulējumu, iespējams, ka šeit
būtu jāapskata tas, kad ir izdoti vismaz 8 speciālie būvnoteikumi, dažādu būju būvniecībai, kas, manuprāt, varētu būt par daudz, jo nav saprotams, kādēļ ir izdalīti tādi noteikumi kā elektroenerģijas, elektroapgādes noteikumi speciālie, ir izdalīti elektronisko sakaru tīkliem savu noteikumi, ir meliorācijas būvēm savu noteikumu, lai gan, piemēram, gāzei, ūdenim, siltumapgādē nav savu noteikumu. Manuprāt, kad viņi tomēr visi šis būvniecības veids ir līdzīgs pēc savas būtības un viņi būtu apvienojami faktiski vienos noteikumos, neizdalot specifiski atsevišķi vairākus noteikumus. Un jāsaka, arī tai noteikumos, ja viņi vismaz būtu katri, viņi būtu ļoti līdzīgi un tās procedūras būtu faktiski vienādas, tad mums kā būvvaldei būtu vienkārši strādāt, bet ja mēs paskatāmies detaļās, tad tā viņš nav dabā. Atsevišķos noteikumos ir, faktiski katra noteikuma ir jāskatās un vienādiem procesiem ir dažādas pieejas, dažādi dokumenti nepieciešami vai arī otrādi nav nepieciešami. Un tam līdzīgi tas faktiski sagādā mums kā būvvaldei problēmas, rada, reāli problemātiski ir gan viss izsniegt, gan sekot līdzi, kādu dokumentu vajadzīgi un tā tālāk. Jo ir jāiedziļinās katros no šiem noteikumiem atsevišķi. Tas būtu tāds no regulējuma viedokļa. Ja mēs runājam par kvalitāti un drošību, jāsaka gan, kad jaunā likumdošana normatīvie akti pietiekami daudz paredz atbildīgās personas par objektu un faktiski arī uzliek pietiekami daudz pienākums būvspeciālistiem, autoruzraugiem, būvuzraugiem, darbvadītājiem. Faktiski būtu tā, ka jāsāk tos būtu ievērot un izpildīt. Tas būtu, manuprāt, galvenais jautājums, ko būvspeciālistiem būtu jāievēro. Tad profesionalitāte, lai profesionāli katrs pildītu savus pienākumus un domāju, ka tad attiecīgi arī būvs būtu drošas un nebūtu mums nekādas droši vien problēmas vai jautājumi par to, vai būva ir vai nav droša. Šeit negribu apgalvot, ka nepilda būvspeciālists savus pienākumus. Protams, ka pilda, bet ir arī izņēmumi, kuri mēģina kaut kādā veidā apiet tos noteikumus vai viņus ignorēt. Iespējams, ka kāds arī viņus nepārzina. Tā kā, tie būtu tie jautājumi, pie ko būtu jāstrādā. Mums kā būvvaldei arī būtu svarīgi, šeit jau iepriekš pieskārās tādiem jautājumiem kā Latvijas valsts standarti un tam līdzīgas lietas, kad standartiem un šiem normatīviem vai viņiem ir jābūt viegli pieejamiem vai faktiski bezmaksas pieejamiem, lai mēs varam kontrolēt, pārbaudīt un jebkurš spēj pietiekami iedziļināties attiecīgajos jautājumos. Vai arī paralēli, kas arī būtu droši vien svarīgi, būtu izstrādāt arī kādas vadlīnijas par būju procesiem, būvdarbiem un vispārējo. Mēs Ventspilī, piemēram, konstatējām, faktiski tā droši vien ir visā Latvijā, neviena pilsētā ir konstatētas tādas lietas, ka daudz kur ir problēmas ar akām, ar ielām, sēžās segumi un akas iesēžās vai otrādi. Mēs Ventspilī paši izstrādājām iekšējās vadlīnijas, pēc kurām jāvadās ir ielas un akas būvējot. Jāsaka, ka viņas darbojās. Mēs to tagad praksē redzam, ka situācija ir uzlabojusies diezgan ievērojami. Lai gan tam viens ir tās vadlīnijas, bet pats galvenais nosacījums šo vadlīniju ieviešanā ir tas, ka visi iesaistītie dalībnieki viņas izpilda, ievēro un kontrolē. Tādi būtu tie galvenie virzieni. Paldies. Paldies liels. Lūdzu, Baiba.
Jā, paldies. Tātad esmu Baiba Vītoņa, patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Mana loma šajā valsts, ir no valsts puses. Mūsu uzdevums ir raudzīties, lai tie būvizstrādājumi, kas tiek izmantoti būvniecībā, būtu atbilstoši noteiktajām prasībām. Informācija, kas sniegts par šiem būvizstrādājumiem, būtu patiesa. Kur mēs kā uzraudzības iestāde varbūt redzam tos lielākos riskus, es domāju, tie īpaši varbūt nebūs saistīti ar visiem jautājumiem, kas minēti, tad ēna ekonomika varbūt man tāda mazāka saistība šajā jomā būtu, bet es domāju, viena no lietām, ko mēs jau arī vairākus gadus esam par to runājuši, kas mums kā uzraudzības iestādē trūkst, ir šie pietiekami detalizētas prasības būvizstrādājumiem tieši būvnormatīvos, lai komersantiem, kas ražo būvizstrādājumus, būtu skaidrs, kāda tad informācija, kas ir tā obligātā informācija, kas par šiem te būvizstrādājumiem jāsniedz, jo, kā mēs zinām, standartos ir vesels saraksts ar šīm te eksploatācijas īpašībām, kas var būt būtisks šiem te konkrētajiem būvizstrādājumiem, uz ko standarts attiecās. Tomēr ražotājs ražojot faktiski var izvēlēties norādīt tikai vienu būtisko šo te rādītāju, ja būvnormatīvos nekas papildus netiek prasīts. Tā mūsu skatījumā joprojām īsti kustība tajā jomā nenotiek, un tas, manuprāt, tomēr ļoti būtiski, un daudzās jomās mums faktiski nekas tāds normatīvos aktos nav noteikts. Tad otra lieta, varbūt, ko es gribētu teikt, ir arī, mēs varam saprast, arī būvvaldes pārstāvs īstenībā minēja informācijas trūkumu, tātad standartu pieejamību. Mums, teiksim, standartu pieejamība nav problēma, bet mēs tiešām arī redzam, ka priekš uzņēmējiem tā varētu būt problēma, un mūsu skatījumā būtu jāņem piemērs no vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Atceros pagājuši gadu, kad patērētāju tiesību aizsardzības centrs organizēja konferenci. Mums bija Austrijas piemērs, tātad, kur ir izveidojuši tādas datu bāzes, kur konkrētiem jau būvizstrādājumiem, varbūt būvizstrādājumu veidiem, var komersanti vienkārši atrast, kas tad ir tās galvenās prasības šiem būvizstrādājumiem, kāda informācija par tiem ir vajadzīga. Tā kā, man liekas, šī te informācijas datu bāze, tā arī būtu viens tāds darbs, pie kā noteikti būtu jāstrādā mums kopīgi, lai tiešām komersanti arī vieglāk varētu atrast, un noteikti to varētu izmantot arī būvvaldes savā darbā. Viens no mūsu tādiem pamatdarbiem, ko mēs ikdienā darām, tā ir tirgus uzraudzība. Mēs tad ejam uz tirdzniecības vietām, mēs ejam uz būvlaukumiem, kontrolējam šos te būvizstrādājumus. Un nereti mēs saskaramies ar situāciju, ka tomēr tās, piemēram, ja mēs konstatējam kādus būvizstrādājumus, kas nāk no nevis trešajām valstīm, bet citām Eiropas Savienības dalību valstīm, tad mums ir diezgan pagrūti šo te būvizstrādājumu izplatīšanu Latvijā pārtraukt. Nereti redzam, ka dažādu atsevišķu Eiropas Savienības dalību valstu iestādes dažādi traktē šos te normatīvos aktus, kas īstenībā ir vieni tie paši. Šajā gadījumā tā ir šī te regula par būvizstrādājumiem. Un līdz ar to mums faktiski ir ļoti grūti strādāt, jo pamatā jau tos lēmumus pret tieši ražotāju un darbības pret šo ražotāju var veikt tā iestāde, kuras teritorijā tad arī atrodas šie te uzņēmēji. Tāpēc mūsu skatījumā viens no tādiem ļoti būtiskiem aspektiem ir tieši sadarbība arī tirgus uzraudzības institūciju starpā, iespējams arī būvniecības uzraudzības institūciju starpā, lai mēs visi vienoti saprastu šos te noteikumus vienādi un arī tirgū vienādi piemērotu. Un, tā kā mēs arī šo te jautājumu vairākus gadus jau saskatām kā tādu problēmu, tad šajā gadā mēs faktiski to esam arī ierosinājuši saviem kolēģiem, arī šeit klāt ir igauņu kolēģi no tehniskās uzraudzības inspekcijas, ar kuriem mēs strādājam, arī lietuviešu kolēģi šeit nav, bet vakar tieši mums vēl bija tikšanās, un viena no tām darbībām, pie kā mēs strādājam, šajā gadā mums būs kopējs projekts, mēs izvēlamies vienu noteiktu būvizstrādājumu veidu. Šajā gadījumā te ir ekstrudētie polistiroli, tātad siltināšanas materiāli, kurus tad mēs visās valstīs vienlaicīgi skatīsimies pēc vienādiem kritērijiem. Tad vienojamies par šīm te prasībām, par veidu, kādā veidā kontrolēt, un tātad sāksim šo te sadarbības tādu projektu un centīsimies arī
varbūt nākotnē to attīstīt plašāk arī uz citām jomām. Tas man laikam bija viss. Jā, ļoti labi. Diskusiju laikā droši vien atklāsies vēl citas lietas. Lūdzu, Stāfets Kociņš jums. Aivars Siliņš, valsts nekustamie īpašumi. Lielākā daļa varbūt zina, kas ir valsts nekustamie īpašumi, bet atgādināšu, ka mūsu paveikto vai iesākto pasūtīto darbu vidū ir tādi objekti kā Rīgas pils, vientuļu robežu kontroles punkts. Tātad nākošais gads būs Vašplēša ielā 25 jaunais Rīgas teātris. Pils nākošā kārta, muzeju krātuves, tie ir objekti, kas ir virs 20 miljonu vērtībā un aiziet varbūt vēl vairāk. Tā tendence ir tāda, ka mums kā pasūtītājiem būs jāveic pasūtījumi tuvāko gadu, teiksim, 3-5 gadu laikā pār pa 100 miljoniem eiro. Tātad mēs esam dziļi iekšā visā šajā procesā. Ko es gribēju pateikt? Mums ir priekšlikums pievērst uzmanību tādiem dažiem jautājumiem. Mēs ļoti daudz resursus tērējam, lai iepirkuma konkursos pārbaudītu būvniekus. Pārbaudītu viņu godprātību, jo šobrīd mums ir bieži situācijas, kad esam konstatējuši, ka notiek apzināti negodprātīga dokumentu falsificēšana vai viltošana, it kā nejauši. Mēs saskaramies ar situācijām, kad lai kvalificētos uzņēmumi iesniedz dokumentus, kuros parādās, teiksim, certificēti, bet miruši inženieri. Mēs saskaramies ar situācijām, kad starp tāmēm un tāmju formām, kuras mēs lūdzam aizpildīt, saņemam atpakaļ tāmes, kurās ir vidū rindiņas iespraustas pa visiem citiem cipariem, gala rezultātā tie cipari neparādās. Ja? Tie parādās tad, kad līgums tiek noslēgts. It kā matemātisku skaitīšanas kļūdu dēļ. Tātad kaut kas tiek paslēpts. Saskaramies ar situācijām, kad notiek kaut kādas dempinga cenas tiek veidotas, ja? Vienošanās parādās situācijas, kad skaidri redzams, kad notiks apakšu uzņēmēju pēdiņās uzmešana. Mēs cenšamies to visu atklāt pirms tam, ka mēs slēdzam līgumus. Un tālāk, kas notiek, tad apakšu uzņēmēji un ģenerālu uzņēmēji. Un šobrīd mēs cenšamies izvairīties no situācijas, kad šajos lielajos pasūtījumos tiek apbižots apakšu uzņēmējs. Un gribam stiprināt ģenerāla uzņēmēja, atbildību, izvēloties apakšu uzņēmējus, un esam mūsu jaunajos ģenerāla uzņēmēja līgumos paredzējuši punktu, kad apakšu uzņēmēji, ja viņi nesaņem norēķinu par savu padarīto darbu un var pierādīt, ka tie darbi ir pieņemti, viņi var griezties pie mums un uzrādot šos te dokumentus var saņemt samaksu, kura tiek izņemta no ģenerāla uzņēmēja tāmes. Tātad, kur mēs nonākam? Nonākam pie tā, kur tad ir vājais posms. Ja vājais posms mums ir visā būvniecības procesā kaut vai viens, tad mums tā būve arī tā konstrukcija nebūs stipra. Un šajā gadījumā mūsu aicinājums ir tāds, ka visiem ir jāatbild par to sfēru, kuru viņi pārstāv būvniecības procesā. Un tikai tad būs kopā process, būs kaut cik atbilstoši tam, ko mēs vēlamies redzēt. Šajā gadījumā tātad projektētājiem jāatbild par to, ko viņi ir uzprojektējuši, un ja būvniecības laikā atklājās projektēšanas kļūdas, tad projektētājiem par to ir jāatbild. Un jāveic šo kļūdu, jāuzņemās šo kļūdu novēršana, un šeit jautājums ir,
par kādiem līdzekļiem. Tad viņiem jārēķinās ar to, ka pret viņiem var griezties, ka viņiem jāsadz arī šīs izmaksas, kas var rasties būvniecības laikā. Un tā ir par visu ķēdīti līdz beigām, un nedrīkst uzkraut tikai par būvniecības kvalitāti atbildīgo tikai būvuzraugu, vai arī pēc tam kā jebkuru būvniecības procesu kontrolētāju. Mēs saskaramies ar dažādām tādām situācijām, kuras it kā visiem ir zināmas, tikai varbūt mēs kaut kādos brīžos saskaramies tādām globālākām un lielākām situācijām, kuru novēršanai mēs tērējam milzīgi daudz resursus. Un tie ir valsts resursi. Un, jāsaka tā, ka daudzi aizdomājas saka, ko jūs tur darat. Ja? Kāpēc tik ilgi tas viss notiek? Notiek tik ilgi un tāpēc tik dārgi, kad mūsu pašu uzņēmēji, mūsu pašu būvnieki nav godprātīgi. Kā tad no tās situācijas izvairīties? Viens no variantiem ir, mēs plānojam biežāk griezties profesionālajās certifikācijas centros, organizācijās, lai izskata biežāk ētikas komisijas šos jautājumus. Jo, ja mēs pavērstos atpakaļ, cik tad viņi bieži un daudz ko izskata, tad izrādītos, ka laikam nemaz tik daudz tur nenotiek, tādas globālās tēmas. Tāpat arī noteikti ir atbalstāma ideja, kad ne tikai būvfirmas tiek klasificētas, kādos objektos viņi var kandidēt, teiksim, kādos projektos piedalīties, bet arī vajadzētu nākotnē skatīties arī par projektēšanas birojiem, klasificēt viņus, kādas būvs viņi varētu projektēt. Tāpat arī būvuzraugiem, cik tad viņi smagi var, smagos objektus paņemt. Konkrēts piemērs ir ar vienu objektu, kas gan nav sevišķi liels, orientējuši 5 miljoni, un ja tur būvuzraugi paredz apmēram 7,000 eiro būvuzraudzību, projekta izpildes gaitā, tad, kad mēs parēķinām atpakaļ, kad viņš neplāno tur pat pāris stundas nedēļā uzbūt. Kaut arī likums nosaka savādāk. Mēs savos līgumos ar būvuzraugiem kā minimums pieprasām 2 pilnas darba dienas katru nedēļu būt objektā. Tas ir kā minimums. Tas ir runājot par mazajiem objektiem. Kas ir lieli objekti, tad ir obligāti jābūt būvuzraugiem, būvuzraudzības uzņēmumiem, kas ir specializējušies dažādu jautājumu būvuzraudzībā. Nepietiek tikai ar, tikai ar būvnieku, kas varbūt nepārzina visas jaunākās tehnoloģijas, un šobrīd tā ir liela problēma. Tātad, kā jau es teicu, par būvniecības procesu kopējais vērtējums varētu būt tāds, ja viens no šiem punktiem, vai tas būvuzraugs, vai projektētājs, vai ģenerālis, vai pasūtītājs, ir nekompetents vai negodprātīgs, tad arī šis process mums finālā būs kājām gaisā. Paldies! Paldies liels! Lūdzu! Labdien, man sauc Jānis Laučaunieks. Pārstāvu ASV investīciju fondu. Mēs esam faktiski viena no lielākajiem Amerikas bāzēta investīciju fondu pārstāvjiem Latvijā. Uzklausot iepriekšējo kolēģu viedokļus, ļoti līdzīgas pārdomas vienīgi mums kā privātam investoram ir mazliet vieglāk. Šo iepirkumu un šo būvuzņēmēju, būvpakalpojumu sniedzēja izvēli neierobežo publiskā iepirkuma likums. Līdz ar to mums ir kā privātai struktūrai ir daudz, mēs faktiski varam izvēlēties sev, mūsuprāt, panī brīdī piemērātāko pakalpojumu sniedzēju un arī balstoties uz savu iepriekšējo pieredzi un arī rekomendācijām, arī izdarīt šo ideālo izvēli mūsuprāt. Bet arī pašā laikā arī, kas mūs uztrauc, runājot par uzņēmējdarbības vidi, ir tas, ka arī atceroties, ko teica pirmais cilvēks no Ventspils, mums tā atgriezniskā saite ir tāda, ka mūsu, ņemot vērā, ka būvvaldes paliek arvien noslogots ir noslogotākas ar jauno regulējumu, tad arī mūsu būvprojekti iestrēgst būvvaldēs. Un, ja mēs sākotnēji agrāk šos būvprojektus varējām realizēt ar visu projektēšanas procesu aptuveni 12-14 mēnešos, tad tagad tas process jau paņem 18-20 mēnešu vidēji liela mēroga projektam.
Tā kā, tas arī mums neveicina šo investīciju vidi, kas mums arī uztrauc šajā ziņā. Ja runājam par kvalitāti, tad arī, protams, mūsu pieredzē ir faktiski pēdējā laikā saskaramies ar vidēja līmeņa vadītāju iztrūkumu, tādu kvalitīvu vadītāju iztrūkumu bullokumos. Faktiski salīdzinoši nav efektīva vadība, kā rezultātā arī cieši mūsu laika grafiki, līdz ar to arī budžets. Runājot par būvu kvalitāti un drošību, tad, protams, ir normatīvā bāze, kur mēs ievērojam, bet mēs papildus savos pēdējos projektos, un cik arī zināms ir citi investori, kas mums strādā apkārt, mēs sākam izmantot arī labo praksi. Un faktiski domājot par ilgtspējīgu, mēs sākam izmantot BREEAM certifikāciju, kas ir Britu standarts. Un sākam arī, tā kā mēs esam ASV bāzēti investori, tad mēs arī skatāmies uz LEED, kas arī ir alternatīvs certifikācijas veids, kas arī zināmā mērā ļauj uzlabot, pilnveidot un radīt šos labos prakses piemērus. Palielam man arī vairāk nav ko piebilst, jo iepriekšējie kolēģi jau faktiski tās problēma tēmas jau pietiekami detalizēti pārunāja. Paldies, un pirms mēs ķeramies klāt jautājumiem un atbildēm, might be a short comment on the issues you heard before. Varbūt ļausim uzdot jautājumus. Pirms uzdosim jautājumus, es gribēju igauņu kolēģim uzdot jautājumu. Tātad, kā tad šos te visus daudzos līmeņus, tos daudzos cilvēkus savietojot kopā, lai viņi visi katrs par sevi un visi kopā strādātu profesionāli, vai ir kāda motivācija vai sankcijas, kā jūs to panākat? Un otrs jautājums, atgriežoties atpakaļ pie jūsu prezentācijas dienas sākumā, proti, ka jūs īpaši pasvītrojāt visu spēlētāju, visas ķēdes posma spēlētāju atbildību. Kā tad jūs nodrošinat, ka šī atbildība tiek ievērota un pildīta, tā ir dalīta atbildība? Un tad, kad ķēdē ir šī dalīta atbildība, tad ļoti bieži visi domā, tas otrs jau uzņemsies atbildību, un tad neviens nav beiggalā ne par ko atbildīgs. Ko tad jūs darat? Kā jums šī sistēma darbojas Igaunijā? Vai jūs varat dzirdēt mani visi bez mikrofona? Kaut kas šņāts. Par atbildību, par pušu atbildību. Ja runājam par pušu atbildību, tad, protams, ka tā ir tieši juridiska atbildība. Ne tikai vienkārši uz papīra kaut kas uzrakstīts ir vārdi, ka jums jābūt atbildīgiem. Ir pilnīgi specifiskas, detalizētas normas, likumi, kā un kam, kas ir jādara, ka funkcijas jāpilda profesionāli, darbs jādara profesionāli. Protams, arī skatoties no rezultāta, bet beigu galā ir kaut kāda kļūda pielaista vai arī rezultātā ir kaut kāds trūkums, tad tas varētu novest pie krimināla sodāmības. Mums ir bijuši krimināli beigu galā noziegumi un sodāmība šajos procesos. Bijuši arī strīdi par to, kurš par ko ir atbildīgs starp pusēm un kuram ir jāsadz zaudējumi. Piemēram, viena no pusēm ir teica, es uzņēmos kriminālu atbildību, bet arī jums, jo jūs veicāt tur kaut kādu un tādu darbu kā apakšuzņēmums, jums jāuzņemās finansiāla līdzatbildība, un tāda strīdi mums ir bijuši. Bet īstenībā likums ir pietiekami, un tas darbojās pietiekami labi Igaunijas kontekstā mūsu esošie likumi. Un uzklausot tajā, ko jūs stāstījāt arī dienas pirmajā pusē, jautājumu loks ir ļoti līdzīgs kā mums. Un, ja runājam par to ēnu ekonomiku, tad arī kopīgie pasākumi ir diezgan vispār pieņemti, un arī līdzīgi mums notiek, tāpat kā pie jums, kā notiek
gandrīz vai identiski ir tādi pasākumi, kā valsts veicina tās standartlīgumu veidlapas, arī par valsts iepirkumu, gan par darba līgumiem. Ir arī šis viens pieturas punkts attiecībā uz iepirkumu procedūru, tīpaši, kur valsts nekustamie īpašumi ir iesaistīti. Un, manuprāt, tas ir pietiekami labi. Tad ir vesela virkne normu likumā, kas aizliedz zināmā līmenī, piemēram, nodokļu parādniekiem piedalīties iepirkuma procedūrā. Es arī gribēju vēl dalīties ar praktiskām lietām attiecībā uz ēnu ekonomiku, ja runājam par nodokļu nemaksāšanu. Tad liekas, ka ir divi pasākumi, kas tiešām darbojās, kā piedzīt parādus. Pēdējos gados Igaunijā tas tā darbojas, un viens no pasākumiem ir darbinieku elektroniskais reģistrs, un otrs pasākums, kas darbojās, ir tāda kā obligāta prasība deklarēt visus rēķinus, kas ir virs 1000 eiro. Un ir tāda sistēma, un tas notiek elektroniski, un tātad nodokļu administrācija tam var pievērst uzmanību. Protams, KPMG ir veikuši arī pētījumu Igaunijā ēnu ekonomika, tīpaši celtniecības sektorā ir samērā zema salīdzinām ar citām Austrum Eiropas valstīm, bet arī celtniecības sektorā tomēr tā ēnu ekonomika ir pietiekami liela. Un tie cipari ir tādi, ka vienu gadu atpakaļ teica, ka ēnu, jeb nereģistrētie darbinieki, kas nenomaksāja nodokļus, apmēram 25–30% apmērā. Un šie jaunie pasākumi, tātad tie, ko iepriekš teicu, pie šiem nereģistrētiem darbinieku cipars šobrīd ir apmēram 6%. Tātad ļoti ātri, 30 sekundžu laikā var vai pārbaudīt, vai cilvēks ir reģistrēts vai nav. Un ieņēmuma dienests un dažādi uzraugošie orgāni vairāk kā 1000 dažādas būvniecības objektus apmeklē gada laikā un ātri vien noskaidro, vai cilvēks ir reģistrēts vai nav. Un tā kā tas ir obligāts pienākums, tad visi reģistrējās un līdz ar to šis samazinājums nereģistrētajiem darbiniekiem ir tik liels, un tas liekas darbojas Igaunijā. Paldies, paldies! Tā gan nav pirmā reize, kad es dzirdu šo stāstu attiecībā uz nodokļu deklarāciju par 1000 eiro rēķiniem un augstāk dažādās konferencēs. Es to esmu dzirdējis ne tikai attiecībā uz celtniecību, bet es zinu, ka Ziemeļa Eiropā man liekas, ka tas ir labākais veiksmes stāsts, jo tas tiešām darbojās un nodrošina tādu maksājumu caurskatāmību un beigās arī noved pie nodokļu iekasēšanas. Mums ir jautājumi, mēs priecājamies tos pieņemt dzīvā veidā. Tas nozīmē, ka pie jums pienāks mikrofons. Mikrofons ir gatavs pienākt. Vai mums ir jautājumi valsts puses un pašvaldību un citu iesaistīto pasūtītāju puses pārstāvjiem, vai varbūt ieteikumi, kā uzlabot šo te, kamēr jūs vēl ievelkat elpu? Mans jautājums tomēr par to pašu profesionalitāti, lai novērstu to sajūtu, ka mēs vairāk vai mazāk nodarbojamies ar literatūru un semantiku, kā minēja igauņu kolēģis. Tad kā nodrošināt šo te profesionalitāti? Es domāju, ja kādam no mums būtu skaidra atbilde, tad visticamāk viņš jau būtu top speakers. Bet jebkurā gadījumā jūs tas ieteikums, pilnīgi pareizi, profesionalitāte ir neatņemama sastāvdaļa, tā ir jāpieaug, bet kas būtu tie instrumenti, lai mēs to varētu nodrošināt? Šis te burkāns pātaga princips, kam tur vajadzētu jūsu skatījumā varbūt vairāk pātagas mums vajag sistēmā, vai vairāk burkāna, vai varbūt sister burkāna? Kā to paveikt? Brīvprātīgi varat pieteikties atbildēt uz šo jautājumu.
no jūsu skatu punkta? Piemēram, jums par vadlīnijām, ja, un akām, ja, kad nosēžās vai tieši pretēji. Jūs uzrakstījāt vadlīnijas, un Ventspilī visi ir highly motivated cilvēki, un jā, mums ir vadlīnijas un aiziet, vai kāds bija tas iekšējais stāsts, cilvēki tam seko? Varbūt viņi seko, jo viņus uzrakstījāt krietni vienkāršāk nekā ir cits regulējums tam, un viņi izvēlējās vienkāršāko regulējumu ceļu. Bet tas nozīmē, ka jūs ieguldījāt papildu darbu, lai radītu īstenībā papildu vēl tā kā administratīvo slogu, ja mēs skatāmies. Kā jūs to izdarījāt? Protams, ka tas ir droši vien kaut kāds administratīvais slogs papildus, bet faktiski jau ir tā, ka mēs jau to darām priekš sevīm, ne jau priekš kādu citu, un iesaistītās puses, kas kontrolē šo procesu, arī ir faktiski gan būvuzraugi, ir pasūtītāji pārstāvji, kas nāk no pašvaldības. Un šī gadījumā no viņiem arī tiek prasīts, lai viņi sekot līdzi, kā tas viss process notiek. Būvnieks zinot, ka šādas prasības ir un ka tas pasūtītāja būvuzraugs atbrauks, piemēram, pārbaudīs nespēju konkrētai gruntī, konkrētam slānim. Būvnieki, ko izdarīja? Arī iegādājas tāds pašs mērinstruments un sāk mērīt paši pēc noblietēšanas, kāda ir nespēja, lai pēc tam atbraucot būvuzraugam nebūtu viss jāpārtājas. Un tādā veidā viņš vienkārši sāk darboties. Un nevienam nav jautājumu par to, kad kaut ko var nedarīt. Tāpat tās bruģu kvalitāte bija kaut kādi brīži, kad izskatījās, ka bruģu kvalitāte nav pietiekami laba. Mēs uzlikām prasību papildus testēšanai. No konkrēta objekta aizvedot uz laboratoriju un notestējot. Šeit arī rezultāts. Un, ja gadījumā netiek sasniegts pareizie rādītāji, tad viņi jāņem nost un jāliek pareizie. Tāds. Paldies. Bet izskatās, ka tieši tā tam arī vajadzētu strādāt. Ir pat politikas teorijas, kas vienkārši saucās teorētiskā līmenī street bureaucrats, vai tie, kas īsteno lēmumus dod atpakaļ to, kādiem viņiem vajadzētu būt. Jūs sajūtāties pietiekami iesaistīti, pieņemot jauno normatīvo regulējumu, vai tas jums nokrita kaut kur no gaisa, ja mēs runājam vispār par jauno normatīvu situāciju, un kur tad tā problēma, jo jūs it kā risinat, un tas strādā, kāpēc tas nestrādā valstiskā līmenī? Es neticu Ventspils ekskluzivitātei, piedodiet, kā reģionam, kā tādam, reģionam, vietai. Attiecīgi, tad kas ir tas, kāpēc nevarētu šo te jūsu pieredzi projicēt uz visu valsti? Grūti pateikt, kāpēc viņi nevar projektēt uz visu valsti, ja, bet gan vadlīnija izstrādē. Tas nenotika tā, ka mēs tagad kaut kādi ierēģiņi sanācām kopā un viņus pieņēmām. Ja. Tik iesaistīti gan būvuzraugi, gan būvnieki, gan projektētāji visi. Mēs visi sasēdāmies, izspriedām, kādiem viņiem jābūt, lai mēs sasniegtu kvalitāti. Un tad katrs ir bijis iesaistīts šī procesa realizācijā, noteikumu izstrādē. Viņi gan saka, viņi nav nekā saistošie noteikumi apstiprināti nekas. Viņi tiek pie konkursu materiāliem pieliktas prasības, kuras būvniekam būs jāievēro. Tāpat tās uzraugam. Un visi, kas bija iesaistīti, viņi bija iesaistīti. Kā viņi paši viņus ir izstrādājuši un kā viņi neievēros. Es tur nesaprotu. Zināmā mērā, jā, jūsu atbildē ir ietvert atbildi uz to, ka kaut kur acīm redzot, tad pieņemot cita veida likumdošanu, visi līdz galam nav iesaistīti, jo sakot šim principam. Droši vien valsts līmenī jau būs grūti iesaistīt visas būvnieks vai kaut ko tam līdzīgi. Citi izmēri, cits mērogi. Jā, jums ir piebilde. Vienkārši, ka no mūsu prakses mēs ļoti līdzīgi darām. Tāpat tās, ka arī faktiski sastādot šo līgumu vai organizēt šo konkursu, mēs jau esam izveidojuši šo komandu, kur ir būvuzraugs, kur ir jau autoruzraugs, protams, ir pasūtītājs, kur katrs jau zina savu mērķi, kas ir izvirzītais mērķis. Tad ir izvēlēts šis būvuzņēmējs un tiek sagatavots faktiski pie līguma darba izdots apraksts, kas vēl faktiski vēl detalizē šīs prasības un labās prakses piemērs. Arī faktiski jau precīzi pat milimetros vai noteiktos rādījumos, tehniskajos tiek definēts, kādi rādītāji jāsasniedz, lai mēs būtu apmierināti par to produktu. Līdz ar to tad arī pazūd tās spekulācijas par kaut kādiem kvalitātes kritērijiem. Tādam, tie ir nodefinēti spēles sākumā. Paldies par piebildi. Citi iesaistītie par profesionalitāti? Es gribēju par to pašu, ko es jau iesāku. Gribēju pateikt, ka varbūt viens no risinājumiem, kā mēs pacelt profesionālo ētiku, ir apmācības process, sākot no mācību iestādes.
vai tā ir koledža, vai tā ir universitāte. Pirmkārt, jābūt kaut kādām tādām apmācībām un lekcijām. Otrkārt, būtu, manuprāt, ļoti jauki, ja būtu profesionālajās certifikācijas, teiksim, savienības, ko mums pārstāv, ka viņas būtu apstiprinājuši kādus ētikas kodeksus, un pēc šiem vadlīnijām arī visi viņu darbinieki, certificēti inženieri arī vadītos. Tas viens no punktiem. Jo šobrīd mēs vairāk skatāmies, vai viņš zina, teiksim, tehniskās lietas, bet mēs nevadāmies, kāds viņš tās tehniskās lietas, cik godprātīgi izpilda. Tikai ciparus mēs skatāmies, bet tādus, sirdsapziņu mēs neskatāmies. Jā, es arī varu piebilst no savas puses. Man liekas, ļoti pareizi ir. Īstenībā nevar būt viena puse tikai. Vienmēr vispirms, man liekas, ir jādod tā iespēja gan mācīt cilvēkus, gan saņemt vienkārši informāciju. Tas bija arī, ko es minēju par šo datu bāzi, lai būtu pieejama cilvēkiem. Bet jebkurā gadījumā ir jābūt arī pietiekami stingrām iespējām, ka tu vari tomēr arī to pātagu piemērot, jo, diemžēl, mūsu praksa arī ir rādījusi, ka ja tās pātagas vispār nav, tad tomēr ar to vēlmi izpildīt prasības, ir tā mazliet grūtāk. Bet būtībā man liekas, ka vēl viena lieta ir, kas ir ļoti svarīga, tas varbūt nav vispār tikai būvniecībā, bet man liekas, ka mums vispār savu bērnu no bērnu kājas ir jāmāca būt atbildīgākiem jebkurā solī, jebkurā vietā, kurā mēs speram soli par katru savu darbību, mums būtu jāatbild un jādara tā pēc labākās sirdsapziņas, un kaut kā mums jāiemācās skolā tas iemācīt saviem bērniem. Bet sirdsapziņai vieglāk attīstīties ir likumiski sakārtotā vidē. Jā, mums ir jautājums. Es aiziešu ar mikrofonu savējo. Lūdzu. Man būtībā nav jautājums, bet man ir komentārs, un es filozofiski šai patreizējai diskusijai diemžēl nevaru piekrist. Profesionalitāte ir viena ārkārtīgi svarīga īpašība. Es piekrītu tiem, kas teica, ka tā ir jāsāk mācīt, atbildība ir jāsāk mācīt no bērna kājas. Profesionalitāte ir jāmāca universitātēs, bet kas to profesionalitāti var iesvest vis tālāk, būtībā ir pietiekoši stipras profesionālas organizācijas katrā ievirzē, kuras tad, lai varētu panākt to, ko jūs gribat panākt, piemēro attiecīgas sekas katram pārkāpumam. Es jums došu vienu piemēru, un pēc 5 gadiem mēs runāsim atkal, kam būs taisnība, kam nebūs taisnība. Mans uzskats ir tāds, ka Zolitūdas gadījumā tā prāva ievilksies starp 5 un 10 gadiem, un tas gala rezultāts būs tāds, ka to skrūvīti aizsūtīs uz Sibīriju, un pārējiem labi jau uzsūtīs uz roku. Ko es esmu dzirdējis un redzējis Latvijā, kādas sekas ir profesionāliem pārkāpumiem, tie sodi ir ārkārtīgi minimāli. Daudzās vietās pasaulē, ja tu kā profesionāls, kas ir reģistrēts, un tavs paraksts kaut ko nozīmē, pat vienkārši tā paraksta viltošana tev var sodīt. Un ja soda par nopietniem pārkāpumiem, kādi bija Zolitūdas gadījumā, tu pazaudē savu profesionālo statusu. Es ieteiktu par šo pavisam nopietni pārdomāt. Profesionalitāti neatrisinās, visas profesionālitātes problēmas neatrisinās tā, kā tas tiek darīts Ventspilī. Paldies. Paldies, jā. Šeit arī, lūdzu, mikrofonu. Labdien, konkurences padomi, Jānis Račko. Man tas jautājums par atbildību. Šeit bija pozitīvs piemērs no Ventspils puses par to saucamu, kā tika ieviest atbildību brīvprātīgā formā, kā tika panākt, teiksim, šis te uzņēmēju atbalsts šim te rīcībai tirgu. Bet jautājums ir tieši par šo juridisko pusi, kā Igaunijas kolēģis pieminēja, vai tiešām visos šajos līmeņos ir pietiekami nostiprināta šī juridiskā atbildība. Tāds tas jautājums. Jā, pēc jūsu pieredzes. Sāksim ar Igauņu kolēģi. We're going to start with you, because you were mentioning. Tā
mēs sāksim no mūsu kolēģiem Igaunijā. Es tikai vēlējos nedaudz papildināt pēdējos komentārus un piekrist tiem. Es domāju, ka Igaunijas celtniecības likums paredz krietni lielāku juridisko atbildību, nevis personīgo atbildību par atbildīgām personām celtniecības procesā, salīdzinājumā ar Latviju, bet ir arī medaļas otra puse. Jūs nevarat izvairīties no nepieciešamības pieprasīt pienācīgu izpildi. Ja jums nav pasūtītāji, celtniecības vai būvniecības pasūtītāji, kurš pienācīgi un strikti nepieprasa šo prasību vai nosacījumu izpildi, tad nekādas arī saukšanas pie atbildības nebūs. Šiem komentāriem. Vai mums ir gana pietiekami spēcīgas profesionālās organizācijas, ja mēs runājam arī par neatņemamu jebkuras demokrātiskas valsts sastāvdaļu, šis sektors, vai jūs jūtat tā darbību vispār tādā ikdienas ritmā? Jo kāds no jums, es diemžēl neatceros, kurš arī minēja, ka jūs vēršaties pie šīm te organizācijām ar šiem jautājumiem, bet vai tur ir tas feedbacks? Es varbūt varu mazliet, es īstenībā piekrītu kungam, kas komentē, es domāju, mums nav nekāds pretruns faktiski mūsu tajā teiktajā, un es arī esmu ļoti pārliecināta par to, ka ir ļoti būtiski, lai tiem, kas izdara būtiskus pārkāpumus nozarē, tiktu noņemta iespēja strādāt. Un, diemžēl, es savā praksē esmu redzējusi, kad mēs paši esam rakstījuši vērtējumu, ka mūsuprāt cilvēkiem būtu jānoņem licenci, bet tas, diemžēl, praksē nenotiek. Es ļoti ceru, ka tā situācija ar jauno būvniecības likumu kaut kādā mērā varētu mainīties. Bet, ja runā par atbildību kopumā, kas bija konkurences padomes pārstāvju jautājums, tad manā skatījumā joprojām tā atbildība varbūt tomēr pie tās vēl būtu likumā jāpiestrādā. Varbūt es mazliet primitīvi skatos uz būvniecības procesu, bet tādam salīdzinājumam es vienmēr gribu teikt, ka tad, kad šo telefonu ražo, tad par katru detaļu, par jebko, kas tajā telefonā tiek ielikts, par tā drošumu un atbilstību, pilnībā atbild ražotājs, kas tālāk man pārdod šo produktu. Līdz ar to manā skatījumā tā persona, kas pasūta, kas pasaka, kādu vajag, tai būtu jābūt tai atbildīgajai personai par visu būvi kopumā, jo tur jau arī rodās nereti, manuprāt, šī zemā kvalitāte vai drošuma problēma, jo faktiski pasūtītājs grib pašu lētāko, būvnieks savukārt grib darbu, un tad tur kaut kā pa vidu kaut kas tāds īsti nesaiet kopā. Un tā mums arī ir radušās nereti šīs problēmas. Tā kā manā skatījumā atbildība tāda dalīta nav labākais, kas varētu būt. Paldies, jā, mums jautājumi ķēdītē šeit, kungs. Pirmais pacēla roku, pēc tam pie jums. Labdien, Vilnis Ķirs, Saeimas deputāts. Manuprāt, tāds aspekts par šo profesionālismu veids, proti, kā viņu kāpināt, būtu panākt, ka neizvēlās neprofesionālismu. Proti, tanī brīdī, kā privātā sektora pārstāvs minēja, kad faktiski viņi var pieņemt ideālu lēmumu par uzņēmumu. Es nezinu, kaut vai droši vien ieguglējot informāciju un secinot, kad ir kaut kāda sūdzība vai kāds aizdoms, un tas ir pietiekams iemesls, lai pēc tam nolemt, kad konkrēto būvnieku neizvēlās, ko savukārt arī Siliņa kungs atkal minēja, ka tā ir liela problēma, kad, protams, šis iepirkumu visa normatīvā bāze ir daudz robustāka, daudz mazāk elastīga, un kas liedz bieži vien neizvēlēties neizvēlēties neprofesionālismu. Es varbūt tieši šobrīd Saeimā iet faktiski diskusija par jauno iepirkumu likumu, publisko iepirkumu likumu. Varbūt, Siliņa kungs, jūs varētu pamest kādas, jūsuprāt, no prakses puses idejas, kas varētu ļaut jums neizvēlēties neprofesionālismu. Varbūt Igaunijas kolēģis var pakomentēt, iespējams, Igaunijā ir kādi interesanti risinājumi tam atrast. Paldies. Paldies par komentāru no Saeimas deputātu un jautājumu reizē. Pavisam īsi, mēs esam lietas kursā, daudz ko atbalstam tur, un ļoti gaidam, kad būs jaunais regulējums. Tā kā tikai, lai tas likums ir un būs daudz vienkāršāk. Jo šobrīd mēs pie esošā likuma ieguldam patiešām ļoti daudz liekas pūles, lai izdarītu to, lai dabūtu saimnieciski izdevīgāko.
Jo mums tas ir ļoti, ļoti, ļoti jāpamato, lai mēs visu varētu līdz beidzamam sīkumam pamatot, ka mēs patiešām izvēlamies saimnieciski izdevīgāko un tas ir labākais. Līdz ar to, kad jaunais likums būs, tad mēs šobrīd jau esam jau priecīgi, gaidām, kad jūs pieņemsiet. Jā. Paldies, and I believe it was, the question was part. Un man liekas, ka daļēji arī Igaunijas kolēģim uzdev šo jautājumu, proti es vēlreiz atkārtošu, proti par šo reputāciju, jebkurā iepirkuma procesā. Es sapratu, tātad jūs uzdevāt jautājumu, kā mēs izvēlamies starp labu un sliktu, jeb labu un sliktu uzņēmēju un valsts iepirkuma procesā. Es atkal nezinu īsti detaļas, bet es lūkšu kolēģim, lai viņš pastāsta, kāda ir tie praktiskās lietas, kā tad tiek veikts valsts iepirkums, kā viņu tā sistēma darbojās. Nezinu. Mēs nezinām īsti, precīzi nezinu. Nevaru komentēt. Bet jums ir pašiem savu sistēmu, vai ne? Jā, mums ir sava sistēma, valsts, finanšu ministrijas IT sistēma, jeb reģistrs, kuru var izmantot. Bet es ļoti detalizēti nevarēšu komentēt. Diemžēl, paldies. Yes. Te bija jautājums. Cilvēks, kurš mazliet vairāk ir kā lasījis būvniecības normatīvo regulējumu. Vairāk būs nevis jautājums, bet būs tieši komentārs par šo kungu izteikumiem un tā tālāk. Šeit tika pamatā runāts par it kā būvniecības veicēju atbildību. Pateikšu, es nepārstāvu nevienu no būvu organizācijām. Drīzāk pārstāvu to, kas šo procesu uzrauga. Un tātad pasūtītājs ir būvniecības dalībnieks. Būvniecības dalībniekam ir savi pienākumi, izpildot pienākumus, iestājas, izpildot savus pienākumus, tad viņam iestājas arī šī te prasības iespēja. Tātad pirmais, ko ir jāveic pašam investoram, būvniekam, projektēšanas uzdevums. Skatāties, kādi ir jūsu projektēšanas uzdevumi. 2-3 lapiņas, un tad rezultātā jūs saņemiet to, ko jūs esat prasījuši. Nākošais normatīvais regulējums, kas nosaka projektu saturu un tā tālāk, ir LBN. Būvnormatīvi, kas ir praktiski, sauksim tā, zemākais līmenis, ko vairs nedrīkst pārkāpt. Lūk, tātad sāksim no šī, tātad atbildība par projektēšanas uzdevumu, atbildība par projektētāju izvēli, atbildība par būvnieku izvēli, atbildība par uzraugošo institūciju izvēli. Lūk, tā ir pasūtītāja tīri juridiskā atbildība. Un nepiekritīšu nevienam teikumam, ka būvniecības normatīvais regulējums vecais bija nenosakošs atbildību. Tur ļoti perfekti viss ir pateikts. Tikai skatieties, lūdzu, visu normatīvo regulējumu kopumā. Atbildēšu par šo Vitoļiņas kundzes teikto par rūpnīcas ražojumu un atbildību. Vispārīgos būvnoteikumos skaidri un gaiši ir teikts, ka darba veikšanas projektā tiek definēts ārpus būvlaukuma ražoto konstrukciju, būvizstrādājumu kvalitāte un šie veicēji. Lūk, mēs tagad nonākam pie šī būvdarba veikšanas projekta, kuru atkal saskaņo pasūtītājs. Lūk, un tāpēc, ja pasūtītājs paģērētu no būvnieka izstrādāt atbilstoši tehniskā projekta, darba organizācijas projekta saturam un būtībai,
izstrādāt darba veikšanas projektu, kurā tad ir lūk šis zemes blietējums, kvalitātes nosacījumu daudz, un viss nostājies savās vietās. Arguments par šo te jaunā būvnormatīvu un likumdošanas panacējas izstrādājumu ir ļoti slikts, tāpēc vien, ka 95% no vecā regulējuma ir copy-paste jaunajā. Paldies par uzmanību. Paldies, paldies. Izsauc pat aplausus, ļoti labi, ļoti labi. Jūsu atbild uz šādu komentāru? Es varbūt varu komentēt, es īsti nesapratu to, kur bija tās pretrunas, jo faktiski mana doma bija ļoti līdzīga. Šeit ražotājs ir tas pats, kas pasūtītājs. Jūs teicāt par ražotāju kontroli. Jums nav kādas tiesības dotas. Ražotāju kontrolis, atvainojos. Vecais regulējums 181. ministra kabineta noteikumu jūs to varat izlasīt, un tagad jaunais es neatceros ievilkt un valsts un produkts. Tas ir tiesas. Tur viss ir skaidri, kaišie saliktas pakopumi. Kas kontrolē, ko kontrolē un tā tālāk. Un tur ir skaidri noteikti, ka kādi dokumenti ir nepieciešami būvstrādājumam, kurā nav noteiktas būtiskās prasības būvē. Un kādas ir, kādi ir būtiskās prasības būvē. Un komentārs papildus par to, ka būvvaldei droši vien nebūtu jākontrolē visādas muļķības, zila krāsa, balta krāsa un tā tālāk. Būvvaldes faktiskai funkcijai būtu jānodrošina dokumentu pārbaude būtiskās prasības būvēji. Un tad šiem cilvēkiem būtu arī normāls regulējums, no kā sākt, no kā arī beigt. Paldies, paldies. Jā, es redzēju, ka jums ķermeņa valoda liecināja, ka jūs vēlaties. Nē. Jūs tikai gribējāt mikrofonu. Jā, vai mums vēl ir, lūdzu, konkrētas padomu? Jā, es varbūt. Jautājums par publisko iepirkumu regulējumu, un jūs jau sākumā teikto, ka tātad, esošā procesā jums ir ļoti daudz resursu jāiegūt, lai pārbaudītu tos visus atbilstības certifikāciju un tā tālāk. Kā to risinās jaunais regulējums? Pakomentēt, varbūt, kur ir tie plusi? Paldies, jā. Jaunā regulējuma plusi un mīnusi publiskajā iepirkumā. Es tā nebiju domājis, ka mēs tagad par tiem jauniem regulējumiem. Es vairāk biju domājis, ka no 1. janvāra 16. gada laikam sākās tās būvuzņēmumu klasifikācija, teiksim, gradācijas, kādiem objektiem viņi var pieteikties. Tas pirmkārt jau atslogos. Otkārt, iedomājieties, ja mums ir tikko viens objekts bija 25 miljonu vērtībā, tur 10 būvfirmas piedalās, viss ir jāpārbauda līdz beidzamajam cipariņam, tad kādus resursus mums ir jāpiesaista. Iedomājamies, kad viņiem ir jautājumi, mums ir jautājumi, sarakstes notiek, un šobrīd jau iepirkums mūsu uzņēmumā jau pārsniedz jau 6 mēnešus, jau mēs jau sākam plānot jau ar pārsūdzībām jau 7 mēnešus, un tad teikt, ka valsts uzņēmums slikti strādā, jo mums iedomājaties, kādas resursus mēs tērējam. Tāpēc tas ir tikai apsveicami, jo mums ātrāk būs šīs arī projektēšanas kompānijām, kur es sapratu, kad ir aprēķināts, ka mums ir 1,2 projektētāji vienā projektēšanas birojā. Tad rēķināties, ka jebkurš šāds mazais projektēšanas birojs ar ļoti skaistu nosaukumu var piedalīties jebkuras būves konkursā uz projektēšanu. Un tad sākās 50 apakšuzņēmēji, kur beigās neviens par ko neatbild. Diemžēl tā ir realitāte. Un ja vidēji tur tajos dokumentos, ko mēs šodien visi saņēmām, tur tāds viens punktiņš ir, kur vidēji uzņēmums Latvijā būvniecībā ir 7 gadus. Ja. Un, ja mums ir šobrīd garantija būvē 5 gadi, vēl jāuzprojekta, vēl jāuzbūvē, tad viņš pat to vienu ciklu neizdzīvo. Ko darīt tālāk? Kurš tā par ko atbild beigās? No kā mums ko prasīt? Tā kā tas ir tāds ļoti nopietni jautājumi, jo ātrāk mēs saliksim tātad gan būvfirmas, gan projektēšanas birojas, gan būvekspertus, gan tātad būvuzraugus
pēc viņu iespējām, pēc viņu varēšanas un ļaus viņiem tikai tādos konkursos piedalīties, kur viņi patiešām var atbilstoši veikt savus pienākumus, jo labāk mums visiem būs. Labi, paldies. Jā, lūdzu, kungam mikrofonu. Vispirms es gribētu pateikties tam kungam, kas izteica savus uzskats un uzsvēr to, ka īpašniekam ir jāpiegriež lielāka vērība savam projektam. Kam es absolūti pilnīgi piekrītu pēc personīgās pieredzes. Bet šeit pacēlās viens ļoti interesants jautājums. Kāpēc? Kāpēc ir atļauta tāda procedūra ar likumu, kad var būt uzņēmējs, pēc likuma 5 apakšuzņēmēji, un to izvēle būtībā nav specificēta pēc tā darba, ko viņi darīs, bet tikai viens no gaisa paņemts procents skaits, piemēram, viens elektrības kontraktors, viņam var būt 30% no tā darba. To darbu sadalīs 2 apakšuzņēmējos, tu tikai vajag vienu. Bet tas ļaunākais, kas notiekās, ir, kad ir apakšuzņēmēji, kas tagad absolūti nemaz netiek kontrolēti manā uztverē, un kurus manā uztverē būtībā nemaz nevajadzētu atļaut. Kas notiekās, tas saskalda atbildību. Tas veicina ēnu ekonomiku. Un tas arī veicina nekvalificēta darbu izpildītāju, to cilvēku, kas uz būvēm strādā, pieņemšanu. Paldies! Paldies! Bija komentārs iepratim teiktajam. Kāds teica? Jā, labi. Jā, lūdzu. Brigita Vīgs, ekonomikas ministrija. Šeit varbūt vairāk es gribēju nokomentēt par tām apakšuzņēmēju ķēdēm, ne tieši varbūt kaut kādu pašreizējo mūsu praksi vai plānus, bet Austrijā ir diskutēts tieši par šo jautājumu, par to, kāda ir iespēja ierobežot apakšuzņēmēju ķēdes. Šobrīd jaunais publiskā iepirkuma regulējums arī paredzēs zināmas iespējas. Un patiesībā pastāv arī tāds risks, ka mēs grasamies kļūt par tādu ļoti policijisku valsti, cenšoties visu ierobežot, jo tirgus ir brīvs, un tā ir Eiropas Savienības tirgus būtība, ka viņš ir brīvs un visiem ir iespējas un visi var piedalīties šajā tirgu. Un, savukārt, kas attiecās uz apakšuzņēmēju ķēžu regulēšanu, tad pasūtītājiem ir tāda iespēja noteikt šobrīd līgumos, cik daudz apakšuzņēmējs viņš gribēs redzēt savā projektā. Viņš var noteikt šobrīd, un arī to paredzēs jaunais iepirkuma regulējums. Paldies par komentāru. Jā, lūdzu mikrofonu. Jā, Renārs Lūsis, valdība institūcija. Es gribētu tiešām pie tā pirmā jautājuma, joprojām bišķi pakavēties attiecībā uz to ēnu ekonomiku. No panelistiem es vairāk igauņu kolēģis pastāstīja par to savu pieredzi. Viņš teica, ka līdzīgi kā Latvijā, viņiem ir iepirkums, likums, viņiem arī šī darbinieka elektroniskā reģistrācija. Es gribētu teikt, Latvijā tas viss arī ir, tikai jautājums, kāpēc tad Spirgdono kungs savā atklāšanas runā stāstīja par šiem 40% ēnu ekonomikas Latvijā, Igaunijā tie procenti pilnīgi citi. Un pa apakšnieku ķēdēm runājot, es zinu, ka pirms pavisam nesen bija arī būvniekiem pašiem savas konferences, kurā arī tika runāts par to, ka ir jau tomēr Skandināvijā šīs pieredzes, kad ir limitēts tomēr šīs ķēžu skaits maksimums līdz kaut kādai 4. vai 5. pakāpē. Latvijā mēs, kā darba institūcija, esam redzējuši 19 pakāpes. Un es neredzu tur tos plusus, to brīvo tirgu, jo kas notiek ar šīm pārdošanām, šo kontraktu nodošanu arvien zemāk. Tas nozīmē, ka šīs starpnieki, viņi paņem par savu peļņas daļu, un tas kontrakts, kas nospies līdz tai pašai apakšai, tam pēdējiem izpildītājiem, kuram tas sloks ir jāiznes, viņš ir tik nesamērīgi zems, ka viņš faktiski cenšas visādiem veidiem apējot likumus, nemaksājot nodokļus, nemaksājot darbiniekiem algas, kaut kādā veidā to pasūtījumu izpildīt. Un tad vēl pie viena visām, protams, notiek kaut kāda veida, nesamaksāšanas, ja? Un es neredzu šeit to ekonomisko iegūmu tām ķēdēm būt tik plaši pieļaujamām. Otra lieta, ko es gribētu būt tādu nērti jautājumu pajautāt, vai mēs redzam visā šajā kontekstā
iespēju tomēr kaut kādu veidu atbildību prasīt arī no ģenerāla uzņēmēja. Jo es neticu kotreiz pārstāvu kontrolējuši institūciju, ka tikai un vienīgi ar valsts ieņēmumu dienestu, valsts darba inspekcijas kapacitāti, ka mēs pieliksim katram klāt inspektoru un skatīsimies, kā viņi strādā. Un tad gaidīsim, ka tur būs tā drošība. Ja? Tomēr jābūt arī, es domāju, jābūt tomēr lielākai atbildībai prasīt arī no ģenerāļiem par to, kas notiek viņu objektos. Un vai, teiksim, šo iespēju, es zinu, Igaunija redz, kāds no savas puses, būt kā panelisti redz, kā to varētu tomēr kaut kādā veidā prasīt un regulēt. Jā, konkrēts jautājums par regulējumu attiecībā uz ģenerāļiem. Kurš varbūt no panelistiem varētu šo nokomentēt, ja kādam ir iekšā vēlme šobrīd vēl runāt vēlā pēcpusdienā, pilnmēnes dienā? Es varu tikai apliecināt vēlreiz, ka, manuprāt, tieši tiem pasūtītājiem un ģenerāla uzņēmējiem ir jābūt tām atbildīgajām personām. Es gan esmu vairāk par būvas atbilstību, nekā es saprotu, jums vairāk interesē tie jautājumi, kas saistīti ar ēnu ekonomiku un to, kā kontrolēt tālāk apakšu uzņēmējs. Bet droši vien, ka tie ir jautājumi tiešām, kam galvenajam par to visu ir jāatbild, un tas arī attiecīgi tad sakārto to tirgu. Paldies, paldies. Yes, please. As far as... Ja mēs runājam par ģenerāla uzņēmēja atbildību, es vēlreiz vēlētos paskaidrot, ko es domāju ar to savā prezentācijā. Tātad par ģenerāla uzņēmēja vispārējo atbildību. Un tātad mūsu kodeksā tas ir precīzi citēts regulējums, bet Igaunijā tiesā arī, piemēram, ja ir ierosināta krimināla lieta, tā varētu būt arī kriminālā atbildība. Bet, protams, starp baltu un melnu ir vesela virkne pelēkā toņu, un apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju piesaistas problēma vai cēlonis ir atkarīgs no tirgus elastības. Ja atbildība ir skaidra, tad, iespējams, tā nebūtu problēma, bet attiecībā uz nodokļu iekasēšanu, tad nodokļu inspekcija neuztraucas par attiecībām uz būvlaukuma. Viņi nereģistrē darbinieks, bet viņi vienkārši reģistrē un uzskaita piedzinamos nodokļus. Un šajā konkrētā brīdī... Kunga, un tad... 2 A3 komentāri. Viens par galveno būvu uzņēmēju. Pat labam viņš sadala savu kontraktu 5 daļās, un ar to viņš pats jūtās, ka viņam nav nekāda atbildība. Es domāju, ka nākotnē ir jāievērš tāda procedūra, kad būvu uzņēmējam ir jāizbeidz pašam zināms procents no darba, kas nozīmē zināmu ekonomisku pieaugumu, jo būs cilvēki, kas pie viņa strādā un tiks katrā ziņā labāk samaksāti, kā tie cilvēki, kas strādā apakšu uzņēmējiem. Un otra lieta, ko es gribu piebilst, es domāju, ka pat labam visiem, kas izdod darbus, tomēr ir tiesības savā pieprasījumā pateikt, ka darbs tiks izdots tam cilvēkam, firmai, kas iesniegs kvalificējošu pasūtinājumu, ja projekta maksu, nevis viszemāko maksu. Ar to vienu vārdiņu jūs varat no daudz lietām izvairīties. Paldies! Paldies! Un īstenībā, ja mēs varētu, jūs pēc tam... Apkārt virmo diskusija, un Valsts kontrolas birojas ir šīs diskusijas iniciators, un varbūt neliels, ja varam palūgt Pētera Druķkungam komentārs par apkārt notiekošo, vai vispār tā diskusija tajā virzienā, kā jūs inicijējot šo konferenci, to vēlējāties, un varbūt jūs jau to visu zināt, bet kāpēc nekas nenotiek? Tas varētu būt tas... jautājums savā ziņā arī tāds mazais pirms noslēguma teikums šim panelim. Jā, paldies, Mārtiņ. Es atgādināšu, mēs
tad, kad izdalījām arī šos materiālus, tas, kas jūs saņēmāt pie reģistrācijas, tur iekšā ir 3 pētījumi. Un 3 pētījumi tādu kopsavilkumus un rezultātus. Un faktiski, ko šie pētījumi jau diezgan daudz rāda, ka mums jau sabiedrībā būtībā pašiem ir viedoklis un faktiski tās atbildes tur iekšā ir redzams arī tajos pētījumos. Tas, ko mēs provokatīvi darījām, mēs jau arī sagaidījām, nu tad, lai pasaka, un faktiski tieši pasūtītājs no savas puses pasaka, ko darīt tālāk. Kāds ir viņa redzējumā būvniecības regulējums vai tā būvniecības uzņēmējdarbības vide, ko viņi sagaida nākotnē 5, 10 gadi. Mēs zinām, ka mums joprojām ir tas tirgus maziņš, viņš ir noslēgts. Faktiski mēs nepārāk skatāmies uz šiem te izpildītājiem no citām valstīm. Ja, mēs faktiski paramies paši par to savu uzņēmējdarbības vidi. Nodokļus īsti nemaksājam, un tad faktiski visu laiku raudam, ka nav naudas, un viens uz otru pārliekam to atbildības starp pasūtītāju un to izpildītāju. Un tas, ko mēs no savas puses arī kā birojas tālāk arī, faktiski tie soļi, un tas arī, ko Jurijs Spiridonovs minēja jau arī savā tajā rīta uzrunā, tie akcenti jau mums no savas puses ir salikti. Ja? Tad viena lieta ir šī nepārprotama ģenerāla uzņēmēja atbildība, un nav jau tā, ka viņi nebūtu arī šodien. Ja? Likumdevējs no savas puses viņi pietiekoši skaidri nodefinēs arī likumā. Ja? Tas, ko mēs no savas puses vēl vairāk tādi skaidrojušie materiāli un ko tas nozīmē un kā stiprināt, un arī līdz ar to šis te jau kontraktu sistēma, un tas arī, ko jau Jurijs minēja, tātad šie te standardizētie līgumi, vismaz publiskajā sektorā, ja, lai nebūtu tāda iespēja, ka iestrādājot kaut kādus tur papildus niansītus šajos te līgumos, ja, varētu, teiksim, šis te ģenerāla uzņēmējs līgumiski aiziet prom no šīs te atbildības. Ja. Ģenerāla uzņēmējiem, protams, arī pašam jāpārvalda. Tas, ko mēs no savas puses, vismaz arī ekonomikas ministrijā esam dažādos tur ietvaros runājuši, tad cik tālu regulēt to apakšuzņēmēju līmeni. Ja? Jo skaidrs, ka pasaulē un tas tirgus viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un faktiski jau uz apakšu uzņēmējiem pēc būtības turās pasaule. Ja? Un tāpēc arī vēl neaizmirstam arī, kad ir tiešām šie te mazie specifiskie nišas spēlētāji, nišas uzņēmumi. Ja? Un faktiski jūs nekad nevariet zināt, kurā līmenī jums viņš parādīsies. Ja? Un kad faktiski valstī no savas puses nebūtu jānodarbojas ar tādu īpašu aizliedzošo mehānismu, tas, kas jādara, kad ģenerāla uzņēmējiem ir jāpārvalda šis te apakšu uzņēmēju mehānisms. Ja? Un viņš jebkurā gadījumā vienalga, kurš apakšņu uzņēmējs, kurā ķēdē kaut ko izdarīs, par to ģenerāla uzņēmējs no atbildības aiziet nevar. Ja, un tas arī tas, ko mēs no savas puses arī kā birojas stiprināsim. Mēs sagaidījām, protams, kad pasūtītāji paši būs aktīvi un viņi teiks, ko viņi grib. Mēs tāpēc arī organizējam šādu diskusiju. Kā es teicu, atbildes ir jau arī redzams tajos mūsu pienotajos materiālos. Mēs esam pietiekoši gudri tauta, mēs paši spējam izdarīt arī zināmas secinājumus. Es gribētu vēl lielu paldies pateikt, piemēram, konkurences padomē, jo konkurences padome tieši par šo apakšu uzņēmēju, teiksim, to ietvaru publiskajos iepirkumos ir ļoti labi pētījumu uztaisījusi un arī zinām tādu secinājumu. Ja? Noteikti paldies arī Finanšu ministrijai, kas faktiski atsaucoties mūsu aicinājumu arī izdevusi ir jau šī te būvniecības nozares tādu ekonomisko ietvaru, ja, kuru, piemēram, ir ļoti interesanta tāda pozīcija, kad inženieru būvniecībā mums jāsaka ir ļoti labi rezultāti un ļoti labi faktiski. Tur ir bizness labs, tur ir atalgojums labs, tur arī nodokļi tiek maksāt un tā tālāk. Bet tā problēma un viss tā ņemšanās ir tajā, tā saucamajā dzīvojumā un publisko ēku būvniecībā. Ja, tad tur ir tas arī, kur tad ir jāskatās un jāliek arī šie akcenti. Ja, piemēram, pa inženieru būvē mēs varam ļoti daudz ko mācīties no tiem pašiem satiksmes ministrijas, jo organizētiem aktivitātēm un kā notiek tur. Ja, un tāpēc arī daudz ko pārnest arī tālāk. Un, protams, arī mūsu pašu pētījums, jo faktiski tas, ko mēs izdarījām ar savu pētījumu, mēs būtībā, un tas arī, ko Jurģis teica no savas puses kā pašvaldības pārstāvis, kad vislielāko neapmierinātību par šo jauno regulējumu izsaka pašvaldības un faktiski arī tieši būvvaldes, ja, jo tas, kas ir sarakstīts un tie dokumentu galā, viņš rada dažādas arī tiesiskus iespējas tur atkal kaut ko safunktierēt tā, kad beigās atkal pasūtītājiem kaut kas tiek iesmērēts un būvvalde ar tur pa vidu mēģina ar to visu tikt galā ar tiem papīriem. Ja. Un ir visā efektīvas Eiropas Savienībā ir tāds uzskats arī, ka kopumā būvniecībā iet uz tādu regulējuma vienkāršošanu, ja, padarīt viņu skaidrāk saprotamu un nevis šīs detalizētās un smalkās daudzskaitlīgās norādes, ko un kā darīt. Un patiesībā, ko vēl mēs darījām arī šajā mēs aicinājām arī to digitalizācijas pasauli parādīt, jo kādēļ? Tāpēc, ka pasauli kļūst nenormāli ātrāka.
Tas, kā jūs būvu varējāt radīt gadus 20, 30 atpakaļ, un tas, kā jūs spējat radīt viņu šodien, viņš arī prasa pilnīgi jau citus risinājumus. Tāpēc arī šis normatīvais regulējums, viņš ir vispārināts, viņš ir uz izpildījumu vērsts. Valsts pati vairs nekrāmējās un neliek priekšā šos veidlapus un neregulē paši tos procesus tik daudz. Valsts nosaka uz izpildījumu vērsto regulējumu, un par to atbildīgs ir tātad tas, kurš apņemās šo darbu izdarīt. Jebkurā gadījumā tas ir ģenerāla uzņēmējs. Tas, ko mēs redzam, arī faktiski lielākā daļa valstu pamatā uz to arī iet. Ja? Tanī mirklī, kad tu kā ģenerāla uzņēmējs šo kontraktu esi paņēmis, tu vairs nevari no šīs atbildības noiet nost. Ja? Jo tāpēc, kad uz izpildījumu vērsties regulējums, tev pieprasa, lai tu to rezultātu sasniegtu. Tas, ko mēs tāpēc arī jau šajā pētījumā rādam, un tas nav tikai biroja viedoklis, kad šis te esošais regulējums, viņš pat pašai industrijai viņš nepatīk arī pasūtītājiem, bet visvairāk viņš redzams ir tieši arī pašām būvvaldēm nepatīk. Tāpēc mēs arī sagaidām, ka nākotnē šis mūsu Latvijas administratīvais regulējums būvniecībā tiks padarīts vienkāršāks, ja, lai viņš viennozīmīgi ir pārvaldāms, ja, arī pašai valstī, tā skaitā arī, protams, būvvaldēm. Ja. Tā kā paldies laikam visiem, kas atsaucās uz šo paneļu diskusiju. Protams, visvairāk paldies pašiem panelistiem, ka jūs saņēmāt drosmi nostāties priekšā un izstāstīt. Un mēs jau kā birojas arī šos visus jautājumus risināsim tālāk uz priekšu. Tas ir ielikts arī mūsu nākošā gada uzdevumos. Ja, tā kā pēc paneļa diskusijām būs kopsavilkums, kur jau arī mans kolēģis Jurijs Spiridonovs jau iezīmēs tās galvenās tos akcentus saliks. Tad kas notiks tālāk? Ja? Paldies Pēterim Druķim.